Smartitsla automātiski izveido un nosūta mārketinga kontaktpersonām un abonentiem newsletter par katru jaunu izdevumu. Mārketinga kontaktpersonas saņem rakstu bezmaksas lasīšanai no iepriekš izvēlētas kategorijas, abonenti saņem vēl 5 rakstus no iepriekš izvēlētām kategorijām. Informatīvais biļetens ir daļa no mārketinga moduļa. Ja jau esat abonējis mārketinga moduli, šo jauno rīku varat nekavējoties izmantot bez maksas. Jauno biļetenu rīku atradīsiet izvēlnē sadaļā Mārketings, jaunumi. Režģis vispārīgie iestatījumi. Kad esat veicis visus tālāk norādītos iestatījumus, varat iestatīt slēdzi, sūtīt jaunu izdevuma e-pastu visiem abonentiem zaļā krāsā. From nama atbilst sūtītāja vārdam. Šeit automātiski tiek izmantots grupas nosaukums no PIF grupas iestatījumiem. Sūtīt no atbilst sūtītāja adresei. Subjekts, priekšmets ir apsveikuma e-pasta temats. Izdevēja adrese ir adrese, kas tiek parādīta e-pasta vēstuļu apakšējā daļā. Logotips tiek parādīts sagaidīšanas e-pasta vēstulē un e-pasta vēstulē par atteikšanos no abonēšanas. Mēs arī iesakām izveidot savu e-pasta serveri e-pasta vēstuļu nosūtīšanai. Tas novērsīs to, ka e-pasta vēstules nonāk surogātpasta mapē. Režģis saturs. Tēma ir jaunā numura biļetena temats. Fēder for velcoma mail ir sagaidīšanas vēstules galvenais teksts. Sagaidīšanas vēstules pamattekstā ir sagaidīšanas vēstules teksts. Fēder for free readers ir jaunumu biļetena, kas tiek nosūtīts mārketinga kontaktpersonām, galvenais teksts. Abonēšanas teksts bezmaksas lasītājiem ir reklāmas teksts mārketinga kontaktiem. Maksas lasītājiem paredzētā galvene ir abonentiem sūtāmā biļetena galvenais teksts. Režģis bezmaksas raksti. Šeit ir iepriekš atlasīta sadaļa, no kuras pirmo rakstu var lasīt bez maksas mārketinga kontaktpersonām. Papildu bezmaksas rakstu sadaļas var pievienot, izmantojot pievienot sadaļu. Režģis maksas raksti. Šeit ir definētas 3 kategorijas, no kurām tiek atlasīti raksti jūsu abonentiem. Rubriku var dzēst, izmantojot atkritumu urnas simbolu labajā pusē no rubrikas izvēles. Tas ļauj jums noteikt, cik daudz rakstu vēlaties iekļaut savā biļetenā. Sadaļā Timing, laiks, varat norādīt, kad biļetens jānosūta. Pēc noklusējuma biļetens tiek nosūtīts 0 stundu pēc publicēšanas datuma. Citiem vārdiem sakot, uzreiz pēc publicēšanas. Sadaļā Stils varat mainīt krāsas un fontu. Sadaļā Send test mail, sūtīt testa pastu. Varat iestatīt, lai jums tiktu nosūtīts bezmaksas un maksas biļetena testa pasts. Lai to izdarītu, izvēlieties free, bezmaksas vai paid, maksas, ievadiet savu e-pasta adresi un noklikšķiniet uz sūtīt pastu apakšējā labajā pusē, lai to nosūtītu. Sadaļā Importēt e-pasta sarakstu varat importēt savus mārketinga kontaktus, kuriem vēlaties automātiski nosūtīt mārketinga biļetenu. Var pievienot arī atsevišķas adreses.